Čau, draugi! Atkal esmu atbraucis līdz upei. Ātri sagatavošos, uzsiešu garo kātu, jau pirms tam staigāju pa mazajām upēm. Paņemšu 3-metrīgo un parādīšu tūlīt vēl vienu lietu, ko es nopirku. Attiecīgi, šī tāda te lieta, tas ir uz zābakiem uzliekams ķēdes, pretslīdes. Uzlikšu viņas virsū, parādīšu, kāds darās, un šodien viņas ietestēsim. Mums mēģina tagad nostiept viņa, dabūt viņu virsū. Iekšu, šitas sēž, šitā priekšā mums. Sakārtosim. Nu, pasmuko. Divi šādi zābaciņi. Apakšiņu. Nu, iesim testēt. Mēģināsim šūpiņus no GC. Esmu abi atlaidis. Kā sokas? Kā sokas? Есть, да, одна была? Под берегом. Понял. Ну, шуга, блин. Ну, хоть вы, потому что я вчера узнавал, говорили, что большая шуга. Но вчера ребята были тоже где-то здесь недалеко. 4 рыбки взяли. Ну, тоже размер такой, 60, там, 65. 65? На вопле, потому что, блин, колеблом. А они вчера все на колебло собрали. Jā, bet nu tur augstāk nav ko darīt aiz pagrieziena. Kas? Tur aiz pagrieziena baigi nav ko darīt jau. Jā. Jā, es kādu pusstundu tikai. Nē, tur bija, nu, tā kā te bišķi kaut kāds 100 metrus augstāk jau vēl ir ko darīt. Jā, bet nu, tikko čatā zils uzrakstīt, ka viņi tur ir. Skaidrs. No, izstās, ka bija kaut kāds uzbakstiens, ja tas nebija viznes. Tad bišķi kaut kas. Jā, tas ir kā parasti. Nē, kaut ko es domāju, ka jāizmok uz visiem. Jā?
Nu viņš stāvēja pirms jums, jā? Jā. Makiņiem es jau dabūju maz spēju. Tad jau ir. Tad jau ir. Tas it kā teica, viņam likās, ka copīt kaut kāda bija netālu no krasta, bet nu. Ir. Zivtiņš. Bļā, viens. Ну ко, с буксиню бить цопит. Взяла посередине, ну метров, наверное, ну 100 может быть. Когда там затишье, бревно такое прямо возле берега стоит в этом. Nu, iesim skatīties, kas tur Džekam pa ziltiņu. Vismaz kaut kāds kontents būs. Что, снял мою рыбку? Прям туда, в самом береге. Nu, maziņi ziltiņi. Ну, поздравляю. Шикарно. Вторая. Nu ko, draugi, pagaidām viens hods man bija, 2 aprautu mānekļi, viens bija buksiņš, uz kur es dabūju to copi, un otrs tagad akaras slaviks. Tā kā tur, kur es biju dabūjis copi, tur Džeks viens, ko es satiku pie upes, viņš dabūja zivi. Attiecīgi viņš pajautāja, kur man bija copa, es saku, nu, aptuveno vietu parādīju. Jo, nu, vismaz kaut kādu dzīvu priekš kontentu vajag parādīt. Savādāk, lai nav galīgi tukšā copa. Un jā, un viņš principā nostājās un pirmajos metienos dabūja zivi. Tāda kaut kur ap 50 ceņu varētu būt. Jā, un dabūja tieši uz akaras šo slavika kopiju. Tā kā es tagad uzsiešos kārtējo reizi un turpināšu mēģināt dabūt zivi. Zivis ir, kā mēs to redzam. Satiek pie upes vēl kaut kādus 4 cilvēkus laikam un aiz pagrieziena, cik nopratu, tad aiz pagrieziena vēl 5 cilvēki. Tā kā posms diezgan noprasēts. Biju cerējis, ka es te būšu, nu, ja neviens, tad vismaz 2, varbūt 3. Bet jā, kā izrādās, tad, nu, vieta diezgan populāra. Ja mums vižņi iet pa upi, tad iekšmalas ir tās vietas, kur var meklēt kaut kādus spotus bez vižņiem. Tā kā, principā, te es iekšmalā staigāju turpu šurpu un nu, diezgan brīvi var mētāt, visi vižņi iet pa tālo krastu. Un atkal nākamajā līkumā viņi pa iekšmalu, nu, pareizi sakot, pārmalu. Tad nu, diezgan viegli var saprast, no kuras puses atrasties, lai būtu ērti mētāt. Tā kā jā, neko. Siešos, turpināšu copēt.
О, видел? Да. Что-то показалось. Kaut kāda zivtiņa tur atrādījās. Есть? Щука? Кто? Хариус? Это Хариус, что ли? Ну ко? Реко, Джеки ķerte. Smuks, pēc vēl. Man tas gods. Atlaist ziltiņu. Nu, krasavčiks. Jā. Var dabūt māneklīti arī ārā. Nevienmēr, bet dažreiz āršauji. Nu, skrienam skatīties. Neko, vismaz kāds uztaisīs kontentu jums zivs paskatīties. Īstās, ka man jāmaina ir savs darbības veids un jākļūst pa operatoru bļāviens. Nu, atkal smuk ziltiņi. Bišķi lielāks. Gadās arī tā. Jā. Ой, красивенький. Смолка зилтень. Завхоз взять. Вот. Paldies. Nu, pasmuko. Jā. Šī tā ziltiņa. Svaiga, smuka. Nofočē. Atbrīvosim, nofočēsim un... Nu, atlaižam tētuks ar knābīti. O, knābis viņam kāds. Ну, красавчик, что шоден. Отлично. Нормально так.
Завязал. Nu, pozitīvi ietekmējam cilvēkus mānekļa lasīšanā. VV Craft? Jā, tas ir. Laikam, ka jā, laikam, ka VV Craft krāsojums. NGT gan jau, kad nopērkamais. Nu, super, uz šito te tev arī šodien bija, vai ne? Nu, jā. Nu, ko man pagaidām tukšā. Joprojām palikuši kaut 15 minūtes. Nu, dosimies mājās. Kaut kāds zivs ir, tās redzēsiet. Tā kā copiem līdz pēdējiem metienam. Nu, ko, draugi, copas diena beigusies. Šodien, diemžēl, bija tikai viena cope. Pat ne cope, schots viens bija. Paturēja, bišķi pasēdēja zivs. Bišķi uzpumpēja un viss. Tā kā tā, bet, nu, cepur nost Vladimiram. Vladimir, paldies par kontentu. Jā. Vladimirs šodien sprizināja, dabūja 3-4 zivis, kaut kas aptuveni. Dabūja lasi, dabūja taimiņu, taimiņu pirms es vēl uzfilmēju. Jā, viņam bija vēl copes un dabūja arī to Harjus, kas tā aizmirs kā latvijas nosaukums, viņai tā kā tāda ar to kantaino spūru aizmugurē, uz muguras. Smuka zivis bija, bija uz ko paskatīties, smuka diena, smuka daba, forši papļāpājām ar copaņiem. Tāda baigā sakritība satiku divus džekus, abi divi viņi foreļnieki. Viens bija nosties man video par to, kā es laužu kātus, un nobrīnījās, kad viņš pa saviem, laikam vairāk pa 10 gadiem nav salauzis nevienu. Nu, apsveicu, ka kārtīgi attiecies pret inventāru. Pārējiem ir par ko aizdomāties. Kaut kā tā, jā, šitie te uzparītas šitās nostrādāja. Vienkārši fantastiski. Nekur nepaslīdēju, nekur neaizbraucu, uz mucu nenoliku. Nu, labi, vienā vietā paslīdēju, to redzēsiet līdās. Kopumā forša diena. Var atrast arī, kad ir vižņi, var atrast kaut kādas iekšmalas, kur šo vižņi mazāk, lai varētu pacopēt. Tāpēc nesēžam mājās, braucam copēt un vienmēr copējam līdz pēdējiem metienam. Tiekās!